Vai jūs zinājāt, ka akciju cenas ir sasniegušas jaunas rekordus? Manā uztverē tas ir diezgan interesants fakts, jo šis ir noticis par spīti ļoti daudziem pretargumentiem, kāpēc akcijām vispār vajadzētu maksāt kaut cik tuvu tam, kas ir vēsturiski augstākie līmeņi. Izstāstīšu nelāku kontekstu. Protams, visi atcerās Covid, kad pašā Covid sākumā, apmēram martā, aprīlī 2020. gadā, visi finanšu aktīvi nokrita vienkārši kā no klints. Un tad, protams, sākās bezprecedenta naudas printēšana visā pasaulē. Latvijā mēs to arī cits jūtu vairāk, cits to jūtu mazāk. Katram tas bija savādāk izjūtams, bet bija vēl tas leģendārais teiciens, kāds viņš tur bija. Ir tik daudz naudas kā nekad vai kaut kas tam līdzīgs. Jūs sapratāt, par ko ir runa. Un tās pašas dzīves notika arī finanšu tirgos. Un bija bezprecedenta kāpums gan akciju tirgos, gan kriptovalūtās, gan arī visās aktīvu klasēs. Un akciju tirgus sasniedz savus vēsturiskos maksimumus, un īpaši spēcīgas bija tehnoloģija kompānijas. Un tad paralēli sākās karš Ukrainā, un inflācija sāka arī iet cauri jumtam, un tas sāka radīt diezgan pamatīgi krīzi energoresursos un pārtikas cenās. To mēs arī visi atceramies, jo 2022. gada vasarā benzīns sāka maksāt nepieklājīgi dārgi, un 2022. gada beigās gāze maksāja diezgan labus ciparus. Centrālās bankas saprata tieši to pašu, un viņas agresīvi sāka kāpināt procentu likmes. Un jau 2022. gada beigās tās likmes jau bija diezgan augstas, un daudzi spekulanti un daudzi tie, kas bija atkarīgi no zemajām procentu likmēm, sāka raudāt, ka viņa foršā dzīve beidzās, ja es to tā varētu nosaukt. Bet, gudri cilvēki drīzāk teikt savādāk, nevis procentu likmes bija nepieklājīgi augstas, bet viņas normalizējās līdz līmenim, kādas tādas ir bijušas vēsturiski. Jo vēsturiski tie procenti, kas bija pēdējos 12-13 gadus, bija vienkārši anomālija, nevis viņi bija normāli. Un jebkurā gadījumā procentu likmes tika normalizētas no lielajām centrālajām bankām, un inflācija mazinājās, bet tas arī ietekmēja aktīvu cenas, jo īpaši tās bija ilgtermiņa obligācijas. Protams, tas ir vienmēr tā paralēli, jo augstāks ir procentu likmes, jo zemāks ir obligāciju cenas un otrādāk. Un līdz ar to, protams, augot procentu likmēm, obligāciju cenas un visas parādu vērtspapīru cenas diezgan kapitāli nokritās savā vērtībā, kas īstenībā bija diezgan fenomenāls notikums, jo tā krituši tik ilgstoši, viņas bija ārkārtīgi reti. Un īstenībā paši drošākie vērtspapīri sāka rādīt ienesīgumus, kas jau ir diezgan, teiksim tā, ievērības cienīgi, jo, piemēram, ir daudz nekustamā īpašuma fondu tēmē 5% ienesīgumu gadā, tad tagad to var izdarīt ar ASV parādu obligācijām. Un tāpēc daudziem jāizdomā jautājums, kur labāk ieguldīt. ASV valdības obligācijās vai nekustamā īpašumā. Šeit, protams, es tos atstāšu katra paša ziņā, bet šis ir noteikti diezgan liels faktors, par ko padomāt, ka kāds izvēlās kādu konservatīvu portfeli. Jebkurā gadījumā, ejam tālāk. Un tas, protams, atstāja iespēju uz akcijām, īpaši tehnoloģiju akcijām, kas 2022. gada beigās un līdz kādam 2023. gada sākumam uzrādīja diezgan pamatīgi kritumu. Bet kas ir interesanti? Šis kritums beidzās tikpat ātri, cik sākās, un akcijas, un īpaši Nasdaqs, uzgāja gaisā kā raķete par spīti tam, ka procentu likmes tika paceltas. Un tas viss rezultējās šogad gada beigās, kad tas 2023. gada sākuma kāpums tika beidzies, viņš bija beidzies, un viņš tika, tā teikt, bišķiņ pastiprināts no tā, ka Federāla rezerves sistēma burtiski pārdienas atpakaļ teica mazliet vairāk, jo es šo video filmēju bišķi iepriekš nekā es viņu publicēju, tāpēc tas būs apmēram 1,5–2 nedēļas iepriekš. Tāda dzīve. Respektīvi, viņi teica to, ka viņi beigs celt procentu likums, un iespējams nākošais gadu viņas mazliet samazinās, lai turētos tādā saprātīgā līmenī. Un finanšu tirgi teica paldies, un uzkāpa mazliet vairāk nekā viņi bija iepriekš vērti, un oficiāli nostājās rekordu pozīcijās. Tas nozīmē, gan Nasdaqs, gan S&P 500 ir vai vēsturiskajos maksimumos vai ļoti tuvu tam ar 5% likmi. Tas ir baigi interesantais rādītājs, jā. Ja kāds man prasītu, vai pie 5% likmes, ko centrālās bankas ir izveidojušas,
ir iespēja akcijām būt tik augstām, es būtu teicis nē. Es nebūtu ticējis, ka akciju tirgi ir tik spēcīgi. Bet ko šeit es varu pateikt? Nu, šeit ir tas faktors, kas vienmēr ir bijis patiesībā pamatprincips ieguldīšanai, ka tu īsti neko nezini. Un ko es ar to gribu teikt, ka tu nezini īsti, kas būs pēc pusgada vai gada, jo mēs esam ārkārtīgi slikti savā spējā prognozēt lietas. Mēs to nevaram izdarīt. Un lai arī kādam to negribētos atzīt, bet tas ir fakts. Mēs kā cilvēki nemākam prognozēt finanšu tirgu. Un, lai būtu veiksmīgiem investoriem, traderiem vai jebkam citam, mums to nevajag darīt un mums uz to nevajag paļauties. Tātad, ko labāk darīt? Nu, šajā gadījumā es teikšu tā. Viss ir atkarīgs no jūsu ieguldījuma plāna. Jo, ja jūs esat ieguldījis akcijās, vai jūs gribat ieguldīt akcijās, jums jābūt plānam, kāds ir pie scenārija 1, scenārija 2, scenārija 3 un vēl nes kādiem scenārijiem. Nu, citiem vārdiem, kas notiks, ja akcijas kāps, vai kas notiks, ja akcijas kritīs, vai kas notiks, ja akcijas stāvēs uz vietas. Ja jums tas plāns ir, nu, es ceru, ka viņš ir ņēmis vērā faktu, ka akcijas var būt augstākajā punktā. Ja viņš nav to ņēmis vērā, tas ir slikts plāns. Un šeit ir tā fundamentālā starpība, ka jūs nevis cenšaties prognozēt, kas notiks, bet jums ir plāns, kas ir darbības spējīgs pie scenārija, kad kaut kas notiek. Un tā ir fundamentāla izmaiņa domāšanā vai uztverē to, kā jūs rīkojaties, kad jūs domājat tikai par lietām, ko jūs varat kontrolēt un ko jūs varat ietekmēt, respektīvi jūsu pašu darbību. Nevis par to, kas jums liekas forši vai neforši, respektīvi vai akcijas kāpj saskaņā ar jūsu skatījumu vai nekāpj. Jo tā ir tā visa sāls ieguldīšanā. Tā visa sāls ieguldīšanā ir spēja ieguldīt un paņemt pareizu plānu pie katra rīcības scenārija. Nu, kāds izskatītos praktiski? Praktiski tas būtu apmēram sekojoši, ka, piemēram, tagad akcijas ir all-time high, jeb maksimālajā vērtībā. Un ko teikt labs plāns? Labs plāns visdrīzāk būtu teicis to, ka jums vienmēr ir jāiegulda, nevis jātur nauda malā, vai arī tā mala tiek turēta malā kaut kādam galvam scenārijam, tas visdrīzākais būtu daļa no portfeļa. Nu, piemēram, jums ir 1000 vai 10 000 naudu, nu, kad 60–70% tāpat būtu jāiegulda akcijās, un kā 30% var tikt nolikt malā. Un, ja tas tā jums pašlaik ir, es neteiktu, ka jums tur būtu kaut kas jāmaina. Ja akcijas ir spēcīgas, ir diezgan labi iespējamība, ka viņš turpinās kāpt. Līdz ar to, ja jūs pelnat naudu, jūs nemainat to, kas jums strādā. Tāpēc iespējams labākais scenārijs šajā gadījumā ir nedarīt neko, ja jūs jau esat tur ieguldījuši. Bet, ja jūs tur neesat ieguldījuši, varbūt labs scenārijs ir ieguldīt pakāpeniski. Nevis paņemt visu naudu, kas jums ir, ieraudzīt, ka akciju cenas ir uzkāpušas uz maksimumu un baidīties, ka jūs kaut ko nokavēsiet, nopirkt visu, ieguldīt pašā sliktākajā momentā un skatīties, kā 30% jūsu naudas zaudē savu vērtību un tad lamāt mantiem ārā. Tā labāk nevajag darīt. Tad gudrāka stratēģija būtu tās naudas, ko jūs plānojat ieguldīt viņu pa gabaliņiem, sadalīt 5–10 gabalos un ieguldīt viņu ik pa mēnesim, piemēram. Vienkārši stratēģija, kas izslēgtu akciju cenas svārstīšanās risku un atļaut jums laika gaitā ieguldīt. Piemēram, tas ir labs scenārijs, kā to darīt. Nu, te, piemēram, bija 2 scenāriji, kas būtu, ja jūs jau būtu ieguldījuši akciju tirgos un akciju tirgus sasniedz maksimumu, iespējams labi nedarīt neko. Un, ja jūs neesat ieguldījuši, varbūt tad labi ieguldīt, bet ieguldīt pa daļā nevis visu uzreiz. Nu, tas ir, piemēram, kā piemērs, kā to sāk darīt. Bet šeit atkal bija akcents, ka jūs neskatāties, ko darīs akciju tirgi, ja jūs to nezināt, bet jums ir stratēģija, kas atļauj rīkoties pēc dažādiem ieguldījumu plāniem. Un tā ir starpība. Un pēc tam jau arī var atrast, kuros fondos labāk ieguldīt, vai patiešo indeksu fondos, vai nopirkt kaut kādas specifiskas fonds vai specifiskas akcijas, tas jau atkal ir cits stāsts, no ko mēs varbūt parunāsim citā reizē. Bet, es ceru, ka es jums vienkārši iedevu to domu par to, ka jums ir mazliet jāmaina skatījums, ka jūs nevarat domāt par to, kas būs ar akciju cenām, bet jums jādomā tikai par to, ko jūs darīsiet, kad kaut kas notiks. Jo vienīgais, ko jūs varat kontrolēt, ir tas, cik jūs riskējat un cik jūs varat atļauties zaudēt. Tas ir ļoti vecs princips, ko izmanto gan spekulanti, gan investori, gan traderi, gan visi, kas ir vairāk vai mazāk veiksmīgi. Un tā kā tā. Labi, es ceru, ka šī nelielā diskusija un šis nelielais paskaidrojums par akciju cenām deva kādu labu insight un līdz nākošajam video.